Labdien! Man ir tas gods noslēgt šo praktisko stāstījumu par purvu un par atbalsta nosacījumiem. Tātad mans pienākums šodien ir pastāstīt, kur tad iesniegt šo projektu iesniegumu, kā viņi iesniedz, kad iesniedz un kas tad vērtēs projektu iesniegumu un ar to saistītos jautājumus. Es esmu no Centrālās finanšu līguma aģentūras, no vides investīciju projektu atlases nodaļas. Mani sauc Madara un es esmu vadošā eksperta šajā atlases nodaļā. Īstais slaids pastāstīšu, kas tad ir CFLA. Es pieļauju domu, ka lielai daļai ar jums varbūt ir jau bijis sasaist ar mūsu iestādi, varbūt netiešā vai tiešā veidā, bet tas īstais stāsts, kad arī mēs pārvaldām Eiropas Savienības fondus, tāpat kā, piemēram, Lauku atbalsta dienests piešķira atbalstu lauksaimniecības garantiju fonda, no lauksaimniecības garantiju fonda, tad mūsu uzdevums, un mēs atbalstam šādas nozares kā uzņēmējdarbība, vides projekti, energoefektivitāte, infrastruktūra, sociālie projekti un daudzi citi. Mūsu fondi, ar kuriem mēs pārsvarā strādājam, tātad ir šie Eiropas Savienības struktūra fondi, ERAF, EZF, atvesļošanas fonds, tā skaitā taisnīgas pārkārtošanas fonds, no kura tiks sniegs finansējums šajā atbalsta programmā. Un mūsu pamatdarbība saistās ar projektu atlašu izsludināšanu, vērtējumu iesniegumus, slēdzam līgumus, uzraugam projektu īstenošanu, arī veicam pārbaudes, ja tādas ir nepieciešamas. Kopumā tātad mēs kā iestādes ejam uz tādu vienotu mērķi, bet, protams, mums atšķirās sistēma, kur iesniedzam projektu iesniegumus, kā mēs viņus vērtējam, pēc kādiem kritērijiem un daudz citas nianses, bet par to mēs parasti arī pastāstam. Un kā jau minēja, tā, kad izsludinās atlasi, kas būs gada beigās, mēs stāstīsim sīkāk gan par šo iesniegšanas sadaļu, gan arī atkārtosim mazliet par pašu atbalstu un arī stāstīsim, kādas darbības būs jāveic īstenošanas laikā. Šodienas plāns, šodien tātad īsi, es domāju, šis neaizņems vairāk kā 10 minūtes, jo mēs visi esam noguruši. Tātad īsumā par projektu atlasi, kā iesniegt projektu iesniegumu un kur to iesniegt, kāda ir projektu iesniegšanas vērtēšanas kārtība un kādi ir tie galvenie kritēriji. Šeit vizuāli ir norādīts, kāds ir projektu iesnieguma atlases process. Tātad sākumā tiek izsludināta atlase. Atlase tiek izsludināta mūsu mājaslapā, pieejama informācija rsfondi.lv un arī publiska informācija Latvijas vēstnesī. Tiklīdz izsludina atlasi, tā projektu jau var iesniegt KPVIS sistēmā, jeb mūsu projektu portālā. Un tālākais termiņš ir atkarīgs tikai no tā, kādā kvalitātē projektu iesniegums ir iesniegts. Ja projekta iesniegums ir iesniegts bez kļūdām un viņš nav jāprecizē, tad jau mēs varam tālāk šo projektu iesniegumu apstiprināt un jau virzīties uz līgumu un tālāk jau uz projektu īstenošanu. Savukārt, ja projekta iesniegumā ir nepieciešama labojumi, bieži vien tā arī notiek un mēs atļaujam tā teikt laboties, mēs izvirzam nosacījumus, norādām, kurās sadaļās kaut kas ir jālabo. Un mēs atkārtoti tālāk izvērtējam projektu iesniegumu, iedodam termiņu viņu precizēt. Un tālāk jau atkal grafiks iet tāpat, ir līgums, un ja projekts ir apstiprināms, tad ir līgums, un tālāk jau projekta īstenošana. Kā jau minēju, sīkāk nestāstīšu, tātad iesniedzēji ir 4. kārtā pašvaldības, 5. kārtā privātpersonas. Gan privātpersonas, gan pašvaldības var piesaistīt sadarbības partneri un tālāk iesniegt projektu iesniegumu. Šādi izskatās mūsu projektu portāls. Šeit ir saites projektu portālu. Atverot šo, tiklīdz izsludinās atlasi, tad jau varēs pieslēgties un veidot projektu iesniegumu. Pieslēgšanās ir ļoti vienkārša, tātad ar e-parakstu vai e-parakstu mobile. Fiziskas personas var piereģistrēties kā projektu portālā, neslēdzot atsevišķu līgumu ar CFLA. Šos līgumus parasti ir jāslēdz pašvaldībām, ja vien jau tāds nav noslēgts. Tātad, attiecīgi, jūs pieslēdzaties, e-pastā atnāk apstiprinājums un jūs jau varat sākt pildīt projektu iesniegumu. Šeit es pievienoju arī saites uz mūsu instrukciju un arī uz instrukciju YouTube kanālā, kur soli pa solim ir pastāstīts, kā to izdarīt. Pašā projektā var arī piešķirt tiesības citiem lietotājiem. Pieņemsim, pašvaldība iesniedz iesniegumu, tur tiek piešķirts tiesības kādam šo projektu iesniegumu aizpildīt. Šādi izskatās aptuveni mūsu mājaslapā šis skats uz atlasi. Tur būs visa nepieciešamā informācija par projektu. Te būs
atlases nolikums, gan kritēriji, kā mēs vērtējam projektu iesniegumu. Šeit būs visi nepieciešamie pielikumi, prezentācijas, semināra ieraksts. Teiksim tā, tas ir tāds apkopojums pilnīgi par visu, kas saistās ar šo atlasi. Te arī būs norādīts termiņš. Un, protams, kontakti, ar ko sazināties. Tālāk, šajā projekta portālā jāiet uz sadaļu projektu, un pie 21.27 būs norādīts pieejamās atlases, un tur jau jūs izvēlēsieties, vai nu tā būs 6.1.1.1 4. kārta, kas ir pašvaldībām, vai nu tā ir 5. kārta fiziskām personām. Un noklikšķinot uz izveidot projektu iesniegumus, jau varēs uzsākt aizpildīt iesniegumu. Šāds ir skats pašam iesniegumam. Vērš uzmanību, ka citā formātā iesniegt nevar ne e-pasta veidā mums iesniegt projektu iesniegumu, ne arī papīra formātā, kas bija kādreiz varbūt iepriekšējos plānošanas periodos. Tātad šeit jūs sistēmā aizpildīsiet iesniegumu, labajā stūrī būs tāds tā kā termiņš norādīts un pulkstens, līdz cikiem jūs tur varat iesniegt iesniegumu. Tā parasti ir pusnakts, bet, protams, es neiesaku atlikt uz pēdējo dienu iesniegšanu tīri dēļ tehniskām lietām. Var gadīties, varbūt mums ir kādas tehniskas ķibels, vai arī ir situācijas, ka, piemēram, e-paraksts pat nestrādā. Līdz ar to neatstāt uz pēdējo dienu. Un šeit jau ir kreisajā pusē, jūs redzat visas sadaļas jāaizpild, un tad tālāk jau ir jāiesniedz iesniegums. Mazliet par pašām sadaļām. Lielākoties tās būs tie būs rakstiskie lauki. Labajā pusē pie visiem laukiem būs jautājuma zīme, kura mēs norādām, kādu informāciju šajā sadaļā norādīt. Tur mēs ņemam vērā visus ministru kabineta noteikumus, mēģinam aprakstīt tieši piemērus, ko jums tur ir jāraksta, tā lai jums nav jādomā vai jānoslogā mākslīgais intelekts, kā šo sadaļu aizpildīt. Kreisajā pusē redzat, tātad būs arī tādas sadaļas kā finansēšanas plāns, īstenošanas grafiks. Tur būs vienkārši jāsaliek mēneši, cik ilgi plānojat projektu īstenot un cita informācija. Tālāk virzāmies uz sadaļām, un arī, piemēram, sistēmā jau būs sadaļa darbības, kurā būs norādīts konkrētās darbības šajā pasākumā. Tātad tā ir renaturalizācija, meža ieaudzēšana un tā tālāk. Šeit nebūs tādas darbības, kuras ar šo pasākumu nesaistās. Piemēram, varbūt kādam ir apmulsums, Ilze stāstīja par saules paneļiem, tad šajā atlases kārtā saules paneļus nevar uzstādīt, tā nav atbalstāma darbība, līdz ar to viņi arī šeit nebūs. Tehniski var arī pievienot apakšdarbības, tas ir kā jums ērtāk. Uztaisīt šo darbību sadaļu, var tādu sīkāku sadalījumu sataisīt. Un projekta iesniegumā vispār šīs sadaļas ir sasaistītas. Piemēram, darbība būs sasaistīta ar budžetu. Budžetā uzreiz rādīsies, pie kuras izmaksu pozīcijas ir atbilstošā darbība. Tas ir atvieglo gan mums darbu, gan jums darbu, kā parādīt, kur jūs tad paredzat šīs izmaksas. Rādītāji, kā jau ministrija minēja, ir divi rādītāji, iznākuma rādītājs, tātad šī platība hektāros un rezultātu rādītājs. Arī šajā sadaļā jau būs norādīts nosaukumi un skaidrojums, ko tur ierakstīt. Un šis pamata pielikums, tālāk par šo nestāstīšu, kā jau sapratāt, tas ir šī stratēģija vai arī atzinumi. Pielikumu sadaļa. Arī šajā sadaļā mēs jau norādām pielikumu nosaukumus, lai nav tāds apmulsums, vai jūs esat kaut ko aizmirsuši, kaut ko nesat pievienojuši. Šeit būs nosaukumi, iekavās parasti ir ierakstam, attiecināms, tā tad ir jāpadomā, vai tas vispār attiecās uz jums. Ja, pieņemsim, ir teritorijas, kuras ir aizsargājamās, tad tur noteikti būs citi dokumenti un tam līdzīgi. Par izmaksu pamatojušo dokumentāciju. Tātad šeit ir divas svarīgas lietas. Ilgadējiem stādījumiem, kuri ir pieļaujami tikai 5. kārtā, ja fiziskām personām iesniedzot projektu iesniegumu, tur vajadzēs projektu iesniegumā skaidrot šīs izmaksas, kā tad jūs nonācāt pie konkrētajām izmaksām budžetā. Tie var būt cenu piedāvājumi, tirgus izpētes, izmaksu tāmes, varbūt ir jau kaut kādi iepriekšēji līgumi bijuši. Jebkas, kas varētu paskaidrot, kāpēc jūs norādījāt konkrētās summas budžetā. Savukārt pārējām izmaksām šeit ir tā teikt atvieglots šīs visas darbības, jo cenas jau ir noteiktas, un šīs cenas ir noteiktas pēc šīs metodikas. Šeit es pievienoju tādu plānoto pielikumu, kur jums vienkārši būs jāievada plānotie hektāri, kubikmetri vai gabali pēc plānotajām darbībām. Šeit es parādīju kā piemēru tikai meža ieaudzēšanai.
kā jau ministrija arī norādīja šīs cenas. Šeit vienkārši uzskatām ieliku, piemēram, 5 hektāri, par pusi hektāru tiek maksāt 931 eiro, un tad attiecīgi te jau izrēķināsies šīs summas, un gala summa būs Exceļa beigās. Protams, klāt vēl iet intensitāte, bet tas tiešām ir atkarīgs, kāda ir augsne, vai tā ir mitrājuma raksturīga ūdens līmenis vai melorēta augsne. Te arī nav ieskaitīts PVN, tā gala summa būs katram, protams, individuāli. Vienīgais, ko vajadzētu, tad jums jau iesniedzot projektu, vajadzētu diezgan konkrēti zināt, ko jūs darīsiet un kādā apjomā. Pieļauju domu, ka revitalizācijas stratēģijās jau būs hektāri, jau būs aprakstīts, ko darīt, kāds renatūrizācijas veids, bet, kā jau redzat, tur ir tādas arī izmaksas kā celmu laušana, celmu utilizācija, grunts rakšana, roku darbu. Tātad tur jau vajadzētu konkrēti sarakstīt un ieteicams tādā labvēlīgā, paredzēt droši vien kaut kādu rezervīti, lai nav tā, ka, jo precizējot projektu iesniegumu, ko mēs jums atļaujam vienu reizi, summa nepalielināsies. Tāpēc jau sākotnēji jums ir jāzina aptuveni, jānorāda šīs provizoriskās izmaksas. Un šīs izmaksas visas kopā skaitīsies kopā, pieies intensitāti, un to jau jūs norādīsiet mūsu projektu iesniegumā KP visā. Vēl par izmaksu pamatojušiem dokumentiem, tā kā šīs ir vienas vienības metodikas izmaksas, un jums nav jāveic cenu izpēte, arī tad, kad jūs padarīsiet šos darbus, mums ir svarīgi redzēt, ka jūs to darbu izdarījāt, nevis tik, cik jūs samaksājāt. Jā, var būt situācija, ka jūs mežu ieaudzējāt, varbūt, vai kaut kādas darbības izdarījāt par mazākām summām, bet jums maksās attiecīgi pēc vienas vienības izmaksu metodikas. Protams, nav jāapiet šī grāmatvedības principi. Ja jums ir visa dokumentācija, čeki un tam līdzīgi, jums viņi jāglabā. Tā nav mūsu prasība, bet tā ir visa grāmatvedības prasība. Bet summas tādā ziņā, viņas ir šeit noteiktas. Ne tās, kuras varbūt jums ir kādā čekā jau norādītas. Tā kā noteikti var gadīties situācija, ka jums varbūt tās summas būs labvēlīgākas kā varbūt faktiskās izmaksas. Vēl papildus, tad šie 2 pielikumi, kuri jau, kā jau ministrija minēja, viņi jau būs tādā Excel formātā, kur jums atliks ievadīt datus. Vienā formātā hektārus jāievada, otrā atkal bija jāatbild uz jautājumiem, jā, nē. Līdz ar to arī tur nebūs, es domāju, tik sarežģīti. Jūs aizpildīsiet šos pielikumus un mums pievienosiet. Par projektu vērtēšanas kritērijiem šeit nestāstīšu par visiem kritērijiem, jo tas ir mūsu pamatdarbs izvērtēt jūsu projektu iesniegumu, bet es pastāstīšu, kurā kritērijā jūs varat saņemt papildus punktus, ja ir, piemēram, konkurss par finansējumu, un kurā kritērijā jūs varat noraidīt. Tātad šie kvalitātes kritēriji, kur attiec tikai uz 5. kārtu, uz 4. kārtu šis neatiecās. Tātad, piešķiram vairāk punktus tajā projektā, kur ir lielāks seg emisiju ietaupījums, un piešķiram arī vairāk punktus tajā projektā, kur ir, tā teikt, revitalizēta lielāka teritorija. Un, te šī svarīgā piebilde, ka, ja mazāk par 0,5, tad projekts tiek noraidīts. Tas ir atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, kad par tik mazām platībām atbalstu nepiešķir, un jūs nevarat startēt šajā atlasē. Un arī šeit, nav konkurss par finansējumu, un mēs sarindojam un paskatāmies, vai visiem teorētiski pietiktu finansējums. Ja nav konkurss, tad mēs šos kritērijus vienkārši nevērtējam. Un, būtiskais arī šis atbilstība teritorijai, atbilstība 3. pielikumam. Šeit ceru, ka es izvilkos pilnīgi visas teritoriju atradas nosaukums, bet šīs ir teritorijas, kuras norādītas šajā pamatnostājā 3. pielikumā. Komercdarbības atbalsts arī par šo es šodien vairāk nestāstīšu, jo tad, kad mēs izsludināsim atlasi, mūsu valsts atbalsta nodaļas kolēģi jums pastāstīs sīkāk arī par to, kā novērtēt, vai jums ir mazais, vidējais, lielais uzņēmums, jo tur tiešām ir ļoti daudz būtiski aspekti, kur tiek noteikts, vai, bieži mums gadās, kad paši iesniedzēji nezina, vai viņš ir vidējais uzņēmums vai lielais, jo tur nav tikai tas darbinieku skaits, tur ir citi arī faktori. 3 regulas diezgan varbūt liekas sarežģīti, bet te ir būtiski saprast, ka, piemēram, šīs regulas arī atbild par to, kad, piemēram, varat uzsākt projektu. Piemēram, ilgadīgā stādījumu gadījumā
nevar uzsākt darbības pirms jūs iesniedzat iesniegumu CFLA. Savukārt, piemēram, renatūrizācijā mežsaimniecībā jau var būt uzsāktas darbības tātad no 26. gada 1. janvāra. Nu, šo mēs arī, protams, vērtējam kritērijos. Mazāk tāda, protams, būtiska sastāvdaļa Eiropas Savienības fondu projektos ir palielīties par to, ka jūs esat saņēmuši šo fondu finansējumu, jeb komunikācijas prasību nodrošināšana. Fiziskām personām šeit ir atvieglota tāda pieeja, jo mēs par jūsu projektu paziņojam paši. Mēs pastāstam par jūsu projektiem mūsu mājaslapā. Savukārt juridiskām personām ir vadlīnijas, kur arī viss ir norādīts, vai nu jums ir jāizveido kāds plakāts, vai nu jums ir jāinformē par savu projektu mājaslapā. Ir arī visādi citi veidi, kā pastāstīt par savu projektu. Bet šeit arī pievienoja vadlīnijas, ir arī, piemēram, tiesaišu ģeneratori, kur jau šos te plakātus var, tā teikt, online izveidot. Jā, un kopumā šis ir tāds īsais stāstījums no mūsu puses. Tātad, jā, protams, būtiski sākumā ir skaidri definēt jūsu ideju. Šajā gadījumā, šajā atlasē, ja godīgi, ir diezgan nevienkārši, bet ir tas lielais plus, ka jums stratēģijas izstrādās, kur būs jums nebūs pašiem jāizlem, jūs nebūsiet tie noteikti, kas ies tajā purva teritorijā un mērīs un apskatīs šo pašu teritoriju. Tas ir tas lielais plus, ka tādā ziņā te ir tāda liela palīdzība. Jums atliek pēc tam kopā izlemt, ko jūs darīsiet, kādā platībā, lai jūs skaidri varētu norādīt projektu iesniegumā un, protams, un arī izmaksas sarakstīt, lai tas budžets būtu realistisks. Jā, un, protams, saprast par projektu ilgspēju, vai spēsiet izpildīt visas saistības un tomēr šo te projektu uzturēt, jo tas ir tiešām tāds, mērķis ir diezgan labs. Un, protams, saulēcīga sagatavošanās šobrīd, protams, varbūt nevaram tik saulēcīgi sagatavoties, jo jums stratēģijas daudz ko pateiks, jo jums stratēģijas pateiks varbūt tur kaut kādā teritorijas daļā, kur jūs gribētu kaut ko darīt, iespējams, nevajag neko darīt, kā jau Ilze minēja. Tas kopumā arī viss no mums. Paldies! Man atkal ir muļķīgs jautājums, protams. Pirmais jautājums ir, kas vai kurš izstrādās stratēģijas, ja? Un vai tas būs tikai pie biroja, pie galda izstrādās, vai tiešām arī tas, kas izstrādās stratēģijas purvā un reāli konstatēs, kā tur ir situācija, kā tas plānos ir? Droši vien, jā, Maijai iedosim mikrofonu, jo Vidzemes plānošanas reģions šīs stratēģijas sadarbībā veiks. Jā, tātad es vēlreiz, kā jūs rīta cēlienā minēju, mēs tad izstrādāsim stratēģijas, ne mēs pats plānošanas reģions, bet iepirkuma rezultātā mēs noskaidrosim ekspertus, kuri mums šīs stratēģijas izstrādās. Un, kā es arī uzsvēru, tad viss pamats būs balstoties uz lauka darbiem. Attiecīgi, tie nebūs vairs kamerālie dati, kāds bija inventarizācijā, bet tiešām apsakojot, pētot, turbjot. Un tie dati būs pieejami? Nē, tikai datiem būs pieejami tikai īpašniekam, vai ne? Tie dati, apsakojumi dati konkrētie. Teorētiski viņi varētu, ņemot vērā to, ka tas ir publisks finansējums, šie dati nedrīkst būt ļoti slepeni. Bet, protams, tur būs jāvērtē, tīri, kas ir no datu aizsardzības, kas ir publiskojama informācija, kas nav, lai arī nepārkāptu īpašnieka kaut kādu privātumu. Jā. Bet tas ir svarīgi arī to zinātniskā pieeja arī šiem jautājumiem. Ja? Kā novērt eksperts, bet tie dati novērtē pateica, bet tie dati reāli izstrādāt, viņiem ir arī tālāk. Nē, viss. Vienkārši viss labi. Publikācijās provāja. Jā. Uzpēc ar datu bāzi, mums ir datu tālāk izmantot.
Kas arī svarīgi uzsvērt, jā, kad noslēdzot projektu, mēs arī sagatavosim projektu noslēgumu ziņojumu, un tur tad tiks apkopot gan inventarizācijas dati, gan arī skatīsimies, kādā formātā publicēt to, kas tika izpētīts stratēģija izstrādes gaitā, jo tieši tā. Tātad tas ir publisks finansējums, ko mēs saņemam, lai veiktu šo teritoriju izpēti, un tad skaidrs, ka viņi nedrīkst palikt kaut kur tikai dažiem cilvēkiem zinām. Tā kā, jā, viņi būs. Dana papildinās. Jā, es piekrītu Maijai, ka tur ir jāskatās, kā to apkopot. Vienlaikus attiecībā uz privāti īpašniekiem, privātu personām mums tur tomēr būs jāvērt. Tas noteikti var būt tikai kaut kādā apkopojošā veidā, neidentificējot konkrētu, jebkurā gadījumā privāta persona, un īpaši, ja viņa nav arī varbūt devusi atļauju tam, un arī tur ir jāskatās arī no tas, lai tur neparādītos kaut kāda tāda informācija, kas tomēr ir komerc informācija. Un ja šis īpašnieks, piemēram, nav devis, tur varbūt atļaujas. Es šobrīd, bet par to ir jāņem vērā, ka tas ir tā. Šī gadījumā, jo tie ir izpēti vienkārši. Ja tas pētījums eksperts ir pētījis, izpētīt, tad vienkārši ar datiem vajadzētu būt, lai viņus var tālāk izmantot pēc tam, lai šī datu bāze, un tur jau nebūs, tur nevajadzētu būt komerces noslēpumi, tur nevajadzētu būt izmaksām vai kaut tam, piemēram, man neinteresē, cik tas maksā, man interesē, kas tur reāli ir tajā vietā, tā. Tas ir tas, un tas varētu būt, lai mums ir ļoti daudz, piemēram, lietuviešiem paskatieties, ļoti daudz viņiem datu par visādiem poriem. Mums ir īstenībā ļoti maz. Ir Kūdras fonds un, jā. Labi, liels jums paldies. Liels jums paldies par izturību, par informāciju, ko uzsūcāt. Kā jūs minējat, prezentācijas viņas būs pieejamas. Mēs viņus izsūtīsim dalībniekiem, līdz ko būs arī ieraksts pieejams, tad par to mēs arī informēsim. Katrā ziņā noteikti paliekam saziņā ar mums, ar Kurzemes plānošanas reģionu, Signijā, ar CRKA varam. Kopīgi mēs ceram, ka izdosies tiešām arī kāds labs revitalizācijas projekts. Jā, pēc tam vēl drusciņāk strādā visiem.